Labdien! Nevar panest. Es vienīgi dokumentēju, ko kurš atnes te, vai ne? Ko kurš atnes? Nu, jā. 3 aparāti. Šodien ir iznācis tā skaļāk, ja saka tā skaļāk mājas atklāšana. Un nav tā mājas atklāšana. Es domāju, jūs redzējāt, kāda ir māja no ārpus. Māja nav vēl gatava, un kad māja būs gatava, tad varbūt arī būs atklāšana. Bet šobrīd ir tāds brīdis, kuru izjūt sportists, kad ir noskrējis distanci, smagu, diezgan garu, un ir noskrējis un ir uzvarējis. Un šobrīd ir tā sajūta, vismaz es domāju, ka man un teātrim, un arī pilsētai, un arī visiem tiem, kas pie šīs mājas būves un izveidas ir pielikuši savu roku, atbalstu, domas un idejas. Un varbūt pat reizēm man ir pieticis, un mums teātrim ir pieticis ar tādu labu vārdu vai smaidu, vai arī, nu neuztraucies, gan jau viss būs labi. Māja ir tapusi ļoti grūti, un jūs visi esat tam liecinieki. Tāpēc, ka jebkura cilvēka ideja sākotnēji tiek apstrīdēta, jo viņa ir neparasta, un arī, kāpēc vispār vajadzīgs skriet un iet un domāt un darīt kaut ko vēl. Jo labāk ir dzīvot tāpat, kā ir. Ar to iztiks minimumu, kas jau tev ir, paēdis, padzēris, pagulējis, no rīta atkal aizgājis kaut kur. Tātad vispirms bija Zintis Zariņš un Guntis Lapiņš. Zintis sāka laust. Un Guntis bija tas, kas turēja āmuru, un mēs pa brīvo laiku nesām ārā visu to, kas bija sabūvēts iekšā, lai tas viss taptu. Un šī zāle ir Aivara Romanovska interjers. Pārveidota, izbūvēta, nokrāsota un radīta, un pie parketa pateicība liela ir Jurim Hinsenbergam. Tad vēl pienāca klāt viss, kas jūs redzat, lampas arī mums deg. Un tur ir vādi savilkti. Un tur paldies, es gribu teikt, Jurim un Uldim Bērziņam, pa koku darbiem runājot. Man jāteic liels paldies namsaimniekam. Tie ir vīri ar tādām zeltrokām, un ar tādām amatprasmēm, un ar tādām izdomām. Un tāpēc es gribētu lūgt Marģeru Švēdi un Sandei Pukšto ir, lūdzu, aplaus viņiem! Sandei, kur ir galvniekiem? Mēs jums veltām speciālu numuru. Otrā tūre, par kur es gribētu runāt un gribētu pieminēt, ir administrācijas tūre. Šajā tūrē man gribētos nosaukt Ingūnu un Aigaru Jakaļi ir. Viņiem pateicoties, un pēc viņu projekta ir tapusi tualete, kuras mums nebija, vispār nebija. Šeit bija sausie podi un ūdens ate nebija. Tātad, pateicoties Raitim, mums bija tāpat asus, kā var apsēsties, kuru var rokas nomazgāt, un tāpēc Raiti lūdzu. Tad mums bija Uldis Paškevits, kurš vispār tā teica, nu neuztraucies, nu nepārdzīvo pārāk, nu dari vienu, ko nu tev padarīs. Lūdzu, Uldis Paškevits. Bija tā dušīga sieviete domē, kas parasti vienmēr, no kuras labvēlības vai nelabvēlības ir ārkārtīgi daudz atkarīgs, bet es jau redzu, ka viņas nav, jo tik dušīgi cilvēki neieraudzīt vienkārši nevar, ja? Tā ir mudīte, bet nu, ja nav, tad nav, tā ir mudīte, un tad vēl ir Antons Orinskis, kurš te ieradās pārskatīt visu un novērtēt, un arī stiprināja un iedrošināja, kad nu pavisam jau gāja zem ūdens.
Un tajā pašā galerijā es gribētu pielikt klāt arī kultūras nama direktoru, kuras īpašumā vispār šitas te atrodas. Jūs pateikt paldies Aigaram Kalniņam, tas ir Kuba priekšnieks, viņš ir? Nav. Haraldam Sprukulim, kurš principā arī no Kuba uzņēmās mums kā tāds sagādnieks te būt, un pēc iespējas lētāk, un pēc iespējas ātrāk, un pēc iespējas izdevīgāk, un pēc iespējas skaistāk. Visi sagādāt. Un tad ir tie vīri, kas pievilka mums ūdeni mājai un izraka lielu aku. Caurumu iztaisīja. Un tie ir Jānis Baumanis, Roberts Buncis, Ādolfs Kašs, Ilmārs Brikmans un Ainārs Irklis, kuriem pateicoties tas notika. Es nesaku, ka viņi paši raka. Lūk, te ir divi vīri, kuriem pateicoties mums ir silti. Valentīs Arakānos un Gunārs Cakulsnīgs skaitītāji iedeva. Es gribu teikt paldies arī vēl diviem cilvēkiem. Tas ir Jānim Amoliņam. Kad jūs kāpstat augšā pa trepītēm, tās trepas ir švakas ļoti. Viņš čīkst un brākš, un viņas vēl palikušas ir no veciem laikiem, jo viņas ir tikai palabots. Bet tur tie, kā to sauc? Tie kociņi, kas ir? Tie kociņi ir jauni. Un vēl cilvēks, kurām pateicoties arī man gribējās kaut ko sākt darīt, tas ir Boškungs. Labi roka, apsveicam. Vai puķi kā liekas vajag? Un ir Inese. Inese, kas ir šīs mājas gars? Es esmu tikai bļāvēja. Inese ir tā klusā kautrīgā darītāja. Tā ir Inese, kura te ir krāsojusi, kura te ir darījusi, kura ir kautrīgi pasākusi. Bet tad, kad jāsaņem ir apsveikumi, tad, protams, es te nobļaujos un nostājos, bet tad, kad ir jāmazgā trauki, tad atkal ir Inese stāvēs, ne? Bet tagad uz skatuves es lūkšu darba spēku. Lūdzu, teātris, lūdzu, ieņem. Lūdzu. Krāsojuši un pucējuši un darīs. Lūdzu, bērni. Bērni vairāk darīt. Mēs tie vecie tas Inesī krāsoju. Inesī Mīļie, liels paldies jums par atbalstu, par uzticēšanos. Galvenais paldies par darbu. Un tas būs Indras skolotāja, ja?
grupas vadītāja un šo te horeogrāfiju autora ir Indra Kalniņa. Atkal Kalniņa. Un gājums tikai gājā un zaļa patīkaiši un vēl zaļu krānu. Nē, galvenais ir krāna. Puķis rīt. Mēs, ka puķu. Atplaukuši puķis. Vai tu tiešām pavasārs nāk varīt līdot? Tik daudz vietas. Un daudz cilvēkam mēs spēlēs. Vau! Nē, labāk. Un kāds spožs gaismas paskatieties ārā. Nē, nu man jau te būs jāpiestrādā pie tām gaismām. Lai atjām ceļāk gaisma izsas, vai ne? Kuram tad ienāk prātā kā doma šikādu māju gaismu? Es ceru, ka tiešām šī māja, šī vēsturiskā vieta vispāries radīs jums to noskaņu, kāda ir bijusi un kāda varētu arī būt nākotnē, jo to, ko esat izdarījuši, tiešām ir novac šo kādu nedēļu atpakaļ, kad es šeit biju, godīgi sakot, laikam tiešām viens ar mani pat negribēja runāt, viss bija tik aizņemts un tik darbojoši, tā kā es ceru, ka mēs šodien runāsim par rītdienu, par parītdienu un par visām pārējām lietām, lai jums tiešām veicās, lai jums ir atbalsts tāpat no visiem pilsētniekiem, un mēs tiešām varam satīt, ka mums ir savs teātris, mums ir cilvēki, kas šajā teātrī darbojās, un mēs esam limbažnieki, kas jūs mīlam. Lai jums to enerģiju atjaunotu, ko jūs esat ielikuši šī mājā, ja mēs jums gribam tādu mazliet kalorijas un lai jums ir galīgi tāda rīkla neiesprūst tātad visam. Lai jums ir spēks un enerģija turpināt tāpat tālāk. Cik es esmu tā tagad atzīmēts kā nevis vairs kā limbažnieks, bet kā limbažu patriots. Tad man jāsaka, ka gadus 50 atpakaļ es biju arī šīs mājas patriots. Un vienreiz man kā tāds augstiem svētkiem aizved uz Rīgu, un es rīdzniekiem mēģināju iestāstīt, ka Limbažu kinoteātris nav pats lielākais starp Rīgas kinoteātriem, tad viens no lielākiem noteikti. Un tas bija kaut kur man vēl tagad atmiņā. Un Intai, kā sākumam, par cik es skatos muzejnieku aizgājumu, viņi tūlīt nelaupīs. Un tie ir 6 maz bundzenieki, gadus 75, 80. Tā kā turēties šeit, lai jūs fotografē un cīnāties. Atkal trakā Inta Kalniņa sacerējās, vai man dieniņ, vajag tainu veselu ērbeģi, kur var rādīt visādas jēlības. Savs tā palīgā un lūdzās arī namsērnieka mūzas, cik nu varējām un pratām, līdzējām šī nama skatām. Teātris ar māju savu, kuru turmāk sauks par tavu, pulcinās no tautas masas, brauks no apkārtnes jo plašas, skatīties, ko mākslas ļaudis savās jaunās lugās paudīs. Namsērniekā visi domā, lai jums veicas šajā jomā. Nedrīkst, lai neapsīks, lai darbas pars, vienmēr lai ir radošs gars. Tu teici, ka ar ziediem, lai šodien nenāk pie tevis, un man tas zieds ir tāds pavisam neparasts. Lielā krāstam ziedam tāpēc, kad es nesen lasot par krāsu spēlēm, izlasīju, ka lilā tā esot iekšējais diskomforts. Un man tā gribētos, lai tas iekšējais diskomforts liek tādu nemiera garu nepārtraukti, ja? Darīt un darīt un darīt. Un man kā tam saimnieciskajam pāraugam gribās dāvināt teātra mājai pirmos darba rīkus un savstarpēju sapratni. Atkal ir debesis uz šūts, sanāk, kas samaksājuši, jo tu esi dzīvs, viens dzīvs, arī brīvs, vienā vieta uz brieža, vēl brīva, uz brieža, vēl brīva, jo tu esi dzīvs, viens dzīvs, arī brīvs, vienā vieta uz brieža, vēl brīva, uz brieža, vēl brīva. Tas ir viens uguni no rīt, ja tik aliņš ir virsū ko zem. Mēs savu godīgi, ko ir ejam lauriņus ķer.
vai priekā, ka mums ir viena dzīva Inta, kurai ar visiem nezinu gručiem brīva un dzīva Inta. Faktiski tas ir tāds zināmā veidā mūsu pilsētas sudrabiņš. Bet te ir atkal daži sudrabiņi. Es zinu, visi mani mīlā. Es zinu, visi mani mīl. Lai mani mīl, lai mani mīl. Vienalga man, vienalga man. Lai mani mīl. Nevar būt, ka viss ir iekšā. Musi vaļā tev līdzi. Jāsmēs aizsākt. Pirmā rīta, ko viņš vienalga man, es varu runāt, kas smieties, vienalga man,